Sveicināti! Šodien sāksim jaunu video sēriju par individuāli izgatavotām mīkstajām ortozēm. Mīkstās ortozes iedalās rūpnieciski ražotās, ko var iegādāties pēc standarta izmēriem, un individuāli izgatavotās mīkstajās ortozēs. Šajā video sērijā runāsim par individuāli izgatavotām mīkstajām ortozēm, ko izgatavo katram pacientam pēc viņa mēriem. Mīkstās ortozes izgatavo no dažādiem audumu materiāliem, kas var tikt papildināti ar locītavām un dažādiem papildstiprinājumiem. Tās pielieto pie dažādām traumām un tādām saslimšanām kā artrīts, karpālā kanāla sindroms, epikondilīts un citas saslimšanas. Atsevišķi mīksto ortožu veids ir kompresijas ortozes. Tās iedalās divās lielās grupās – virspusējas kompresijas un dziļās spiediena kompresijas ortozes. Virspusējās kompresijas ortozes parasti pielieto hipertrofisku un keloīdu rētaudu profilaksei, limfātiskās attetes uzlabošanai, profilaktiski pēc onkoloģijas slimības. Savukārt dziļās spiediena kompresijas ortozes pielieto hiper- un hipomobilitātes kontrolei. Vairāk runāsim par dažādiem ortožu veidiem un kad tos pielietot mūsu video sēriju turpinājumā. Uz tikšanos!